Labdien! Ir izveidojusies tāda absurda situācija, ka domājot par tēmu diskusijai par kultūru, galvenā problēma, kas nāk prātā, ir inovāciju trūkums. Kultūrvide, kurai būtu jābūt radošās enerģijas piepildītai un sabiedrisko aktivitāšu daudzveidībā pārbagātai, acīm redzot, ir kāda problēma tieši ar šo radošo enerģiju. Ja precīzāk sakot, ar to, kā tā tiek aktivizēta vai veicināta. Inovācija kultūrvides veidošanā ir tieši saistīta ar to, kā mēs skatāmies uz to, kas ir kultūra un kā to uztveram. Kultūra ir augs, kuru vajag tikai pareizi laistīt, lai tas izaugtu un attīstītos, bet ja zeme nav auglīga, tad viss kļūst ļoti sarežģīti. Kultūras augs Latvijā cenšas augt kliņšainā vidē, kaut gan saknes ir ļoti dziļas, tomēr virs zemes rezultātus ir ļoti grūti saskatīt. Rodas tāda sajūta, ka dārzniekam trūkst ideja, kā lai šo augu kopja. Tieši inovāciju trūkums, vai precīzāk sakot, svaigi skatījumu trūkums uz kultūrvidi ir problēma, kas, manuprāt, ir lielāka par naudas pārdalīšanu. Vēl lielāka problēma par naudas trūkumu ir tas, ka kultūra asociējas ar obligāto literatūru, nevis ar mākslas darba augsto pievienoto garīgo vērtību. Pastāv ļoti izplatīts stagnatīvs viedoklis par kultūru kopumā kā sekundāru parādību, un šis viedoklis arī ir tā klīns, kuru mums būtu jāpārvar. Šodien kultūras stāvoklis Latvijā ir ne mazāk, ne vairāk tieši spogulis tam, kādu to vēlas redzēt un arī saskata sabiedrība. Ir, protams, indivīdi, kas bez mākslas procesiem nevar iedomāties savu dzīvi, bet lielākais vairums to uztver kā izklaidi un ķeksīti, ko parasti valstis ir spiestas izpildīt nevienam nesaprotamu iemeslu pēc. Šī diskusija par kultūras nepieciešamību īpaši skāri paspilgtinājās pēdējos 2 gados, kad tika meklēts iespējas konsolidēt budžetu. Bet vēl būtiskāk par naudas piešķiršanu ir tas, kā sabiedrība uztver kultūras procesu un kādi ir argumenti, lai atspēkotu viedokli par naudas šķērdēšanu kultūrai. Tāpēc sarunai par to, kādai būtu jābūt kultūras vidē, ir jāsākās no sabiedrības un īpaši jaunatnes informēšanas un izglītošanas. Dotajā brīdī kultūras izglītība ir tendēta uz faktu iemācīšanu, nevis uz mākslas darbu vai kultūras notikumu novērtēšanu, jo tieši pieprasījums pēc kultūras produktiem būs atkarīgs no tā, cik spējīgi būs cilvēki šos produktus uztvert. Jaunieši ir spiesti iekalt uzvārdus un gadu skaitļus, nevis iemācīties, kas ir tas, ko cilvēki visā pasaulē ir spējīgi novērtēt šajos mākslas darbos. Šis jaunietis kā enciklopēdija ir uztvērs jebkuru mākslas procesu, kā faktu, kā notikumu, kur vērtība ir tīri muzejiska. Šis staigājošā enciklopēdija nebūs kultūras patērētājs, jo nespēs mākslā saskatīt vērtīgo. Un līdz ar to, ja šie mūsu jaunieši neradīs pieprasījumu pēc kultūras, tad neviens šo neeksistējošo pieprasījumu nepiepildīs. Mūsdienīgā valstī kultūras vidas uztvere ir mainījusies, un tā vairs nevar tikt veidot pēc principa, ka tas ir labi, skaisti, svēti vai vienkārši neaizskarami. Ar to nepietiks. Kultūra vide arī vairs nav tikai tā vieta vai telpa, kurā mēs dzīvojam un kura būtu jāiekārto tā, lai mums būtu ērtāk. Tā tiks vairāk un vairāk uzskatīta par īpašo asinsriti, kas ir nepieciešama valsts, pilsētas vai tautas dzīvospēja. Un tā nav metafora, jo šāda vide paplašina redzesloku un domāšanu un tikai mākslas saistītiem cilvēkiem, bet ir visiem sabiedrības locekļiem. Arvien vairāk un vairāk cilvēki pie bezrobežu situācijas Eiropas Savienībā izvēlas dzīvot un strādāt tur, kur ir tieši šī asinsrīta, kas viņus bagātinās. Eiropas un citās attīstītās valstīs kultūra vairs netiek uzskatīta par luksus preci, bet arvien lielākā mērā par augstas nepieciešamības dzīves sastāvdaļu. Un tās valstis un pilsētas, kur šajos atvērto robežu laikos nespēja pielāgoties šādam uzstādījumam, izjūt arvien lielāku imigrācijas pieaugumu. Pasaules pilsētas, kuras aktīvi piedalās cīņā par darba spēka kvalitāti, par dzīves līmeņa kvalitāti, par biznesa piesaistīšanu, saprot, ka dzīvīgumu nosaka telpas aktivitāšu klāsts, tā daudzveidība un oriģinalitāte jeb dinamika. Latvijā kultūra nav jāglāb, bet jāveicina apstākļi, lai tā pati varētu piecelties. Glābšanas domāšana veicina tikai mākslīgu un ļoti dārgu uzturēšanu, un tas nenozīmē, ka jāpārtrauc dotēšana, lai institūcijas pašas iemācās dzīvot. Ir valstiski svarīgas funkcijas, kuras būtu jāpatur valsts pārvaldībā, bet tām ir jābūt ļoti nelielām funkcijām. Ir vajadzīga daudz atvērtāka domāšana, veidojot kultūrvidi. Kultūras pārvaldē ir ideālā variantā tikai jāuzstāda godīgi un visiem vienlīdzīgi un saprotami noteikumi, nevis jānodarbojas ar naudas pārdalīšanu. Valstī ir nevis jānodarbojas ar ražošanu, bet ar pārdošanas veicināšanu. Valsts, kur būs eksperts pārdošanā un vienmēr spēs labi pārdot savu kultūras produktu vai iekšējiem vai ārējiem patērētājiem, arī radīs pieprasījumu pēc kultūras un radīs papildus ienākums kultūras jomai.
Šādos apstākļos pastāvēs konkurence, kurai kultūras jomā ir jābūt, jo tikai tādos apstākļos spēj rasties patiesi augstvērtīga māksla. Un ja mākslinieki sapratīs, ka nauda seko kvalitātei vienalga, lai kurā valsts reģionā tā atrastos, nauda šo vietu arī atradīs. Valstī būs tikai jāpasludina darbības princips un motivējošā tēze – augstvērtīga kvalitāte, un šai tēzei ir jākļūst par jebkura ieinteresētā sabiedrības locekļa formulu, kā piekļūt kultūras līdzekļiem. Te mēs nonākam pie jautājuma par jauno kultūru vidi, kurā būtu iespējams viss. Tā ir vide, kur var veidoties un attīstīties kultūras dzīves patērētāji un pieprasītāji. Tieši tādi cilvēki, kuri tic tam, ko dara, jo tā nav obligātā literatūra priekš viņiem. Tie ir tādi jaunieši, kuri spēj novērtēt mākslas darbu un spēj par to sniegt savu viedokli. Tie ir cilvēki, kuri spēj tālāk iemācīt saviem bērniem un mazbērniem, ka kultūra nav tikai ķeksīšu pēc, un kāpēc tāda parādība ir īpaši vajadzīga jebkurai valstī vai kopienai. Un tas viss tikai tādēļ, ka valsts rada pieprasījumu pēc kultūras pakalpojumiem un nevis katru gadu aprobežojas ar glābšanas darbiem. Kultūra un glābšanas pasākumi ir pārāk savijušies vienā jēdzieniskā veselumā, un ja cilvēki turpinās uztvert un veidot priekšstatu par kultūru kā par apbižotu pabērnu, tad šo iesīkstējušo jēdzienu kopumu diez vai varēs arī izmainīt nākotnē. Inovatīvs risinājums kultūrvides veidošanā nenozīmē obligāti zinātnisku pieeju un lielu līdzekļu investēšanu radošās laboratorijās vai aģentūru uzturēšanā. Kultūras nozarē ir tā unikāla atšķirība un īpatnība, ka radošā enerģija ir visur, un to nav grūti saskatīt. Jaunā kultūra vide ir eksplozīva vide. Tā ir atvērta un tik aktīva sabiedriskajā dzīvē, ka cilvēkiem sāktu likties, ka kultūra ir ģimenes loceklis, un ka bez kultūras viņu dzīvē ir amputēts ļoti būtisks elements, ka asinsrite ir apstādināta. Kultūras robežu noņemšana ir arī domāšanas robežu noņemšana. Ja cilvēki dzīvo un strādā vidē, kuru liek viņiem domāt radoši un būt aktīviem, tad tā paplašinās arī pašu cilvēku domāšanu. Un tā ir mana atbilde tiem aktīvistiem, kur iestājas pret kultūras būvi celtniecību, pret kultūras sāsinātos laikos, un tiem, kam tas ir ķeksīts un izklaide. Es būtu ļoti priecīgs, ja cilvēki uztvērtu kultūras telpu kā augstskolu, kur ir domāta, lai cilvēks ar to varētu attīstīt savu apziņu, paplašināt savu domāšanu un kļūt saprotošāks un iecietīgāks līdz ar to. Sabiedrība, kur veidos cilvēki, kuriem nekas neliksies neiespējams, būs ļoti spēcīga sabiedrība un varēs attīstīties un augt kā arī klinšaina apvidū. Es nesen no savu tēvu uzzināju par kādu šveicu psihoterapeitu. Viņa vārds ir Bertrams Pikārs, kurš aizraujas ar lidošanu un ir arī pirmais cilvēks, kurš aplidojas zemeslodē ar gaisa balonu. Kā savu nākošo projektu viņš gribēja uzbūvēt lidmašīnu, kas darbosies tikai ar saules baterijām. Lai to paveiktu, bija vajadzīgi 80 metru plati spārni, kas ir vairāk nekā lielākajām pasažieru lidmašīnām pasaulē dotajā brīdī, un lidaparāta svars nedrīkst pārsniegt 3 tonnas. Pikārs aizgāja pie aviācijas ekspertiem, kuri deva savu slēdzienu, tas nav iespējams. Pēc tam viņš devās uz kādu kuģu ražotni, kur neviens, protams, nezināja, kas ir lidmašīnas un kā tās ir jābūvē, bet viņi arī nezināja, ka tas nav iespējams, un tieši tas palīdzēja Pikāram uzbūvēt šo lidmašīnu. Pirmais lidojums jau notika šogad jūlijā, bet nākošais gadu viņš ir plānojis apceļot visu pasauli. Un jau daudzus gadus Pikāra komandai nav jādomā par finansu līdzekļu trūkumu, jo par sponsoriem viņam ir pieteikušies milzīgas Rietuma Eiropas kompānijas, kuras grib asociēt savu vārdu ar inovatīvu domāšanu. Un, manuprāt, Latvijas kultūra arī varētu apceļot visu pasauli, un tam ir nepieciešams tikai viens solis jauns domāšanas virzienā. Un jaunas uztveres veidošanā par to vispār, kas ir kultūra. Paldies!